Pagājušajā gadā arī bija te? Pirmā reize man tagad ir. Labi, jūnijā te vēl būs viss ar smukiem banerīšiem un viss skaisti un poši un saulīt spīdēs un smaržos skaisti. Brauksi vēl? Protams. Tas mums baigais mēdīs skvats ir. Brāļukas, this is your first time in Jēkabpils? Nope, the second time in Jēkabpils. This time is more frozen or previous time was more frozen? Previous time I was here burned like okay, no bad words. Like a lobster. Now I'm cold like frozen Penguin. meat. Like a frozen meat. Great expectations. Today he is our taxi driver for all media crew. Thank you very much. Yes, Appreciate I have a lot of children. Yes, and children see it as well. Būs arī kaut kāds sekret no nākotnes, vai ne? Drīz parādīs. Es domāju, ka mēs pēc nedēļām 3 uzzināsim tā. Jā, tā kā gaidiet, būs jaunumi. Kā tev patika braukāties? Ļoti man patika. Es gribu vēlreiz. Pirmo reizi brauci? Jā, Un ar Mārtiņš labi brauc, vai ne? jā, bija ļoti forši. Nu re, forši trasīt Jēkabpilī. Jā, ļoti forši trasīt. Ir tāda bišķiņa, zin kā, bišķi tāda, kur rokas vairāk vajag izlocīt. Vajag arī bišķi piedomāt, jo trasē tādas dažas vietas, kur ir jābūt bišķiņa uzmanīgai tev mašīnai. Nu, karoši ļoti tehniski krās. Un ko tu teiktu jaunajiem strītiem, kas varbūt Jēkabpilī pirmo posmu grib aizdīt, jo mums šodien treniņā ļoti daudz jaunie puiši? Jā, nē, es teiktu, ka jāmoc. Jēkabpils ir, man liekas, perfekti piekrist, to var izdarīt. Zin kā, tā ir arī tāda, viņa nav sarežģīta trase, bet tajā pašā laikā arī bišķi jāpiedomā līdz. Tā kā es domāju, ka ātrums arī nav liels, vienkārši perfekti vieta. Un nēd riepas, vai ne? Jā, tas gan es jau, man liekas, braucu kuru apli un vispār nē, tā kā tas arī ļoti pozitīvi. Tā kā tā, visiem jaunajiem droši gaidam jūs Jēkabpils posmā 7. jūnijā.